Latviešu tautas pasaka divi precinieki. Reiz Kalējs un Skroderis iecerējuši vienu līgavu. Skroderis aizgājis pie izradzētās un teicis: Neej pie Kalēja, viņš ir akls. Aizej uz smēdi un apskaties. Sit uz dzelzi, kamēr akls būdams uzsit uz laktas. Meita aizgājusi uz smēdi un redz: sit, Kalējs pa dzelzi, bet pa laktu arī iet. Meita domā, kur šī liks aklu vīru, ies labāk pie Skrodera. Bet Kalējs meitai stāstījis, ka Skroderis esot traks un laulājoties katrā ziņā trakošot. Meita neticējusi. Bet, kad nu Skroderi laulājuši, Kalējs aizbāzis viņam aiz zābaku stilba nokaitētu dzelzi. No sākuma Skroderis kratījis tikai kāju, bet tad nevarējis vairs izturēt, skrējis no baznīcas ārā un kliedzis: Dēg, dēg! Tad nu Brūte un arī citi noticējuši, ka viņš ir traks, un Kalējs dabūjis savu līgaviņu.